Čau visiem, sveiciens no Nansijas. Es šobrīd atrodos laikmetīgās mākslas telpā Kim, kur esmu satikusi Zani Kuratoru. Sveiciens, čau! Un tātad pastāst varbūt, kas šeit notiksies Baltās nakts 2025 ietvaros. Ko mēs šeit varēsim redzēt? Šeit mēs varēsim redzēt lietuviešu mākslinieces Anastasijas Sosunovas personāla izstādi, kur atklāsim jau pēc pāris dienām, bet Baltās nakts sestdienā no 12. dienā līdz pat 1. naktī varēs apmeklētāji nākt un skatīties. Būs izstādes ietvaros arī mediātoru tūris, mūsu ļoti erudītie un mākslās iesvaidītie pieskatītāji asistenti arī vairāk pastāstīs par pašu izstādi. Un ar Anastasiju ir īpašs stāsts. Viņa bija 19. gadā pie mums kā praktikants, arī pieskatīja šīs pašas izstāžu telpas. Un šī gada perioda laikā viņa ir dažādās lielās izstādēs piedalījusies un pat arī veidojas solo izstādes. Un šī ir atgriešanās viņai atpakaļ Kimā un ar pirmo lielāko personāla izstādi Latvijā. Es dzirdēju, ka būs vēl kāda māksliniece iekļauta programmā. Vai tā ir taisnība? Vai mēs varam iet apskatīties, kur tad viņas skulptūra būs? Anna Egle. Mēs varam iet mēģināt iztēloties, jo šobrīd skulptūra vēl nav apskatāma. Imagināri. Šeit mēs varēsim redzēt Annas Egles skulptūru lielformāta, kuru mēs pagaidām, cik es saprotu, neredzam. Jā, bet viņa būs. Māksliniece pat vēl ir Losandželosā un strādā pie šīs atsevišķiem skulptūras elementiem. Un jā, Anna Egle ir fantastiska tēlniece, māksliniece, ar kur mēs esam arī sastrādājušies. Un jā, šis viņai būs tāds pirmais lielais arī skulptūras projekts. Un arī vakar ietvaros Baltajā naktī būs arī darbnīcas bērniem. Anna Egle pat arī ir pieredzējusi, teiksim, meistarklašu darbnīcu. Ko tad bērni šeit varēs darīt? Pagaidām mēs vēl precizējam, bet es pieļauju arī no dažādiem skaistiem, jaukiem, krāsainiem materiāliem veidot varbūt tādas miniatūras skulptūras versijas, kopā ar Annu runāt un diskutēt par to, kas tad ir tapis un paņemt līdzi uz mājām. Tātad, ko darīt šeit būs visiem, gan lieliem un gan maziem? Pareizi? Tieši tā. Nu ko, draugi, tiekamies 5. līdz 8. septembris šeit laikmetīgā mākslas telpā Kim!